Rūpējas par veselību raidījumu piedāvā Veselības centrs 4 un medicīnas sabiedrība ARS. Labdien šajā skaistajā svētdienas rītā! Šodien mūsu raidījums būs nedaudz savādāks kā ierasts. To jau redzēsiet tuvākajās minūtēs, jo tieši šodien mēs runāsim par to, cik liela loma ir pareizai, precīzai un efektīgai diagnostikai. Mūsu šīs dienas eksperts doktore Viktorija Prudņikova, medicīnas sabiedrības ARS, certificēts ģimenes ārsts terapeits, Latvijas ģimenes ārstu asociācijas biedre, Latvijas ārstu biedrības biedre. Tātad, cik liela loma ir šai mūsdienu efektīgajai diagnostikai? Nav noslēpums, ka faktiski diagnoze ir pats galvenā un svarīgākā loma, lai pēc tam veiksmīgi ārstēt pacientus. Ja? Un līdz ar to tā diagnostikai jābūt pirmkārt savlaicīgai un otrkārt kvalitatīvai. Ja? No tā, cik mēs ātri uzstādām un galvenais pareizi to diagnozi, ja? Tā ir atkarība tālāk vispār tā pacienta reizēm arī dzīve, ne tikai dzīves kvalitāte. Ja? Un līdz ar to tagad mēs varam piedāvāt mūsu pacientiem pats modernāko aparatūru ar ļoti lielu izšķirtspēju, kur sākas no 1 milimetra. Ja? Un, protams, tad mēs saprotam, ja mēs redzam 1 milimetru, tad mēs varam savlaicīgi diagnosticēt pat vēzi, ja? Un tad viņu arī ārstēt. Un galvenais, ka viss tas notiek ar speciālistu sadarbību, ja? Un doktori, kuri veic to izmeklējumu, viņi tad turpmāk arī taisa gan dziļākas izmeklēšanas, teiksim, kompjūta tomogrāfijas un magnetisku rezonansu, gan arī uzreiz var dot kādas padomas un nozīmēt pat ārstēšanu. Tā kā mēs studijā nevaram parādīt jums, cik unikāls un mūsdienu tehnoloģijām balstīt šīs diagnostikas metodas ir, tādēļ turpmākais raidījums būs izbraukumā. Skatīsimies, kādas tad šīs diagnostikas metodas šobrīd Latvijā ir pieejamas. Visbiežākā sākotnējo izmeklēšanas veida nozīmē ultrasonogrāfija. Tā ir nekaitīga, nesāpīga, ļoti informatīva un ātri veicama diagnostiskā procedūra, kuras laikā bez īpašas iejaukšanās var vizualizēt un atklāt dažādas patoloģijas. Jaunākās paudzes sonogrāfiem, jeb premium klases sonogrāfiem, ir labāk attīstīts daudzfrekvenču zondes, kur mēs varam mainīt šīs frekvences, mainot dziļumu un izmeklējuma kvalitāti, ir mainās uzreiz. Protams, ka tās iekārtas ir arī atbilstoši dārgākas, bet arī izmeklējuma kvalitāte paaugstinās. Mēs varam labāk izšķirt pavisam sīkus objektus līdz pat 1 milimetram. Ļoti svarīgi tas ir augļu skrīninga izmeklējuma gadījumā, lai pateiktu, ka viss ar to bērniņu būs kārtībā. Bieži kā sākotnējo ultrasonogrāfisko izmeklējumu veids pacientiem, kam ir locītavu problēmas, kā locītavu iekaisums, pietūkums un arī locītavu sāpes. Lai izmeklētu locītavu, ir vairākas metodas. Pirmā un pamatmetode jau no seniem laikiem ir konvencionālā rentgenogrāfija, kas pašlaik mūsdienās vairāk tiek veikta tīri kaulu lūzumu un mežģījumu, kā arī atsevišķu deģeneratīvu locītavu pārmaiņu izmeklēšanai. Tas izmeklējuma spektrs atšķirās ar to, ka viņš pārsvarā ir tikai pa kauliem. Kaulu struktūra, kaulu nobīdes. Sonogrāfija ir tas izmeklējums, kurš parāda mums mīkstu audu stāvokli. Tas ir muskuļu struktūru, cīpslu stāvokli, vai locītavā vai locītavas somiņā nav palielināts šķidruma daudzums, kas ir pats pirmais simptoms, kad pašā locītavā nav īstas kārtības. Sonogrāfiskā izmeklēšana ir viena no ātrākām pieejama principā izmeklēšanas metode. Nav invazīva, pacientiem patīk pašiem paskatīties, kā strādā viņa locītavas, un nav arī kaitīga.
Līdz ar to mēs iegūstam informāciju gan par saitēm, gan par cīpslām, muskuļu stāvokli. Sevišķi tas ir svarīgi traumatiskus gadījumos, tad, kad ir jāizvērtē, cik daudz ir muskulis, vai saite plīsus, vai ir daļais plīsums, vai ir pilns, vai vajag uzreiz operēt, vai pietiek ar konservatīvu terapiju. Un tādos gadījumos šī sonogrāfija ļoti labi parāda. Jo, ja to neveic uzreiz un netiek plānota tālākā terapijas taktika, var veidoties sarežģījumi. Ja sonogrāfijas izmeklējuma laikā liekas, ka kaut kas ar to locītavu nav kārtībā, ir tomēr vēlama papildus izmeklēšana magnētiskā rezonanse, jo tā var pateikt precīzāk, pilnīgāk, attēlot šīs pārmaiņas locītavās. Šajā gadījumā mēs varam redzēt, kādas izskatās magnētiskās rezonanses izmeklējuma ceļa locītavai, kur mēs varam izvērtēt tīri locītavā iekšpusē esošās struktūras, kā piemēram krusteniskās saites, gan priekšējo, gan mugurējo, kā arī meniskus visā to izmērā. Kopumā mēs varam izvērtēt ceļu locītavas iekšējās struktūras, protams, arī ārējās. Tāpat kā sonogrāfijās mēs tikpat labi iegūstam attēlus un informāciju par mīkstajiem audiem, par šķidrumiem, cīpslām. Atšķirība, ar ko atšķirās magnētiskās rezonanses izmeklējums no sonogrāfijas, ir tas, kad mēs iegūstam gan šo te iekšējo locītavas struktūru izmeklējumus, kā arī tas, kas nav vairāk nevienai citai radioloģiskai izmeklēšanas metodei, kaulu smadzeņu izvērtējums, kas ir ļoti svarīgi, ja ir vai nu kaulu vai mīksto audu tumorozu process. Tā ir prioritāte magnētiskajā rezonansē. Magnētiskā rezonanse ir jauna, nekaitīga un ļoti informatīva diagnostiskā metode. Ar elektromagnētiskā lauka palīdzību tiek iegūti cilvēka ķermeņa un orgānu šķērsgriezuma attēli. Šī metode ir ļoti precīza un daudzos gadījumos sniedz plašāku informāciju kā datortomogrāfija. Magnētiskā rezonanse ir viena no mūsdienīgākajām attēlu diagnostikas metodēm. Magnētiskā rezonansē neizmanto rentgenstarus. Izmeklējums tiek veikts lielā magnētiskā laukā ar radioviļņu palīdzību. Tātad tas nozīmē, ka izmeklēšana ir praktiski nekaitīga. Mēs varam izmeklēt arī grūtnieces, varam izmeklēt arī augļus, tātad bērnus nedzimušus, pēc 12. grūtniecības nedēļas. Un, protams, šī metode atšķirās ne tikai ar to, ka viņa ir nekaitīga, bet ar to, ka metode ir ļoti informatīva. Ir pat vesela rinda slimību, kuras var diagnosticēt tikai izmantojot magnētisko rezonansi. Piemēram, tādas kā multiplo sklerozi. Izmeklēt mēs magnētiskā rezonansē praktiski varam visas cilvēka ķermeņa daļas, bet visnozīmīgāk tas ir nervu sistēmas un kaulu locītavu sistēmas izmeklēšanā. Tāpat tās arī ļoti agrīni var diagnosticēt tādas slimības kā smadzeņu infarktus, jeb insultus, kurus ar magnētiskās rezonanses palīdzību var redzēt jau pēc 30 minūtēm no insulta sākuma, ko nevar izdarīt ar citām metodēm. Pacientiem, dodoties uz magnētiskās rezonanses izmeklējumu, ir būtiski informēt ārsti par visām operācijām, kādas ir veiktas iepriekš. Tie pacienti, kuriem ir metāliski svešķermeņi, ar lielu piesardzību jāizmeklē. Jāzina, kad šie svešķermeņi ir ievietoti organismā un kādi tie ir. Mūsdienās gan medicīnā vairs neizmanto tādus metālus, kas ir ar magnētiskām īpašībām. Visas protēzes, tā skaitā gūžas vai ceļu protēzes, tāpat tās visas stabilizācijas sistēmas, ko ievieto organismā pēc lūzumiem, ir bez magnētiskām īpašībām. Tādēļ šos pacientus var izmeklēt. Tikai jāatcerās, ka tajā vietā, kur ir metāls, mēs nevaram iegūt attēlu.
Šobrīd pieejamās magnētiskās rezonanses izmeklējuma veikšana bija apgrūtināta lielo izmēru cilvēkiem. Tādēļ jau šajā septembrī medicīnas sabiedrība ARS būs pieejams jaunākās paaudzes magnētiskās rezonanses iekārtas izmeklējums. Šīs iekārtas atvērums būs 70 centimetri, un tas ir ievērojami vairāk. Jaunajai aparatūrai būs arī daudzas citas priekšrocības, kā piemēram tā būs daudz ātrāka, klusāka un ar daudz kvalitatīvāku izmeklējumu rezultātu. Ar katru jaunu aparatūras paudzi, protams, uzlabojās gan attēla kvalitāte un arī attēla apstrādes iespējas. Mēs varam iegūt ļoti smalkus slāņa griezienus pat zem 1 milimetra. Līdz ar to mēs varam arī diagnosticēt ļoti smalkas izmaiņas. Būs iespējama visa ķermeņa difūzija, tā ir tātad funkcionāla izmeklēšana. To mēs arī varam pašlaik izdarīt tikai galvas smadzenēs, bet ar jauno aparatūru varēsim izmeklēt arī visu ķermeni. Endoskopiskā ķirurģija – tās ir operācijas, kas tiek veiktas caur ļoti maziem griezieniem, dūrieniem. Bez minētajām ultrasonoskopijām un magnētisko rezonansi pastāv arī tieši iejaukšanās. Tās ir artroskopiskās operācijas, kuras veids gan diagnostiski, gan arī ārstnieciski. Endoskopiskā ķirurģija ir maz invazīvās ķirurģijas nozare, kur mēs nerunājam vairāk kā pa griezienu, bet tiek veidoti speciālas atveres, viņu sauc par portāliem, pa kuriem tiek ievietota kamera locītavā, un ar kameras palīdzību mēs veidojam vēl atsevišķus papildus portālus un pa tiem ievada instrumentus un strādājam problēmu zonā. Līdz ar to rehabilitācija var uzsākt ātrāk, pacients var būt aktīvāks, pēc nedēļas noņem diegus, un viņš ievēro tikai režīmu attiecībā uz tādu pēcoperācijas periodu, kāda operācija ir veikta.